Jau 3. gadu Jēkabpilī viesojas kameru orķestra Maskavas virtuozs pirmā viola Aleksejs Lundins, gan sniedzot koncertu pilsētniekiem, gan meistarklases Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas skolas audzēkņiem. Šodien 5 mūzikas skolas violniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs pie izcilā virtuoza. Meistarklasēs kopā ar saviem pedagogiem piedalījās 2. vioļu klases skolniece Elīna Zvejniece un 6. vioļu klases skolniece Ieva Streņģe, viņu pedagoģe Ieva Bērziņa. Pirmā savu māku rādīja Elīna Zvejniece. Aleksejs Lundins atzinīgi novērtēja viņas spēli un sniedza vairākas vērtīgas konsultācijas, lai violes skanējums būtu vēl maigāks, liegāks un muzikālāks. Violnieks 9-gadīgajai mūzikas skolas audzēknei mācīja, kā pareizi stāvēt, turēt violi, kā pirkstiem un lociņam jāslīd pa grifu un daudzus citus sava izcilā amata noslēpumus, kas kopumā dot iespēju kļūt par virtuozu violnieku. Katram audzēknim tika veltīta pusstunda. Meistarklasē piedalījās arī mūzikas skolas absolvents un topošais Jāzepa Mediņa mūzikas skolas audzēknis Ingus Grīnbergs. Viņa pedagoģe bija Viola Kokamegi. Meistarklasēs piedalījās arī 6. viola klases audzēknis Zaiga Vilcāne, kuras pedagoģe ir Ilona Priedīte, un 8. viola klases audzēkne Paula Bobrova, arī viņas pedagoģe ir Viola Kokamegi. Mūziķis Aleksejs Lundins mācīja bērniem izjust ritmu, kā pareizi jānodot klausītājiem priecīgu vai skumju melodiju un citas gudrības. Jēkabpilī Aleksejs Lundins pavada daļu no sava atvaļinājuma pēc spraigās koncertu sezonas, kas aptver visas pasaules slavenākās koncertu zāles, sadarbību ar vadošajiem diriģentiem, kā arī solistiem. Kamerorķestra Maskavas virtuoza pirmā viola Aleksejs Lundins, orķestra koncertmeistars ir jau 13. sezonu. Lielu daļu savas dzīves viņš pavada koncertu turnejās visā pasaulē, kā arī gatavo jaunos violniekus Maskavas valsts konservatorijā. Lundins ir arī slavenā stīgu kvarteta Mocarta kvartets, kura sastāvā muzicē kamerorķestra Maskavas virtuozi mūziķi pirmā viole. Ceturtdienas vakarā mūziķis kopā ar meitu Mariju Lundinu un sievu, starptautisko konkursu laureāti pianisti Tatjanu Fedosejovu un fagotistu Heino Jankovski no Latvijas sniedza koncertu Jēkabpils Tautas namā, atskaņojot pasaules klasiskās mūzikas šedevrus.